Šodien Aizkrauklē notiek Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas sapulce, un mēs sarunāsimies ar valdes priekšsēdētāju asociācijas vadītāju Ģirtu Beikmani un jautāsim, cik bieži notiek tādas sapulces un kādēļ šoreiz tā notiek Aizkrauklē. Sapulces mums notiek regulāri diezgan, tas nav katru mēnesi, bet reizi 2 mēnešos noteikti. Un pagājušā gadā mēs iesākām tādu tradīciju, ja agrāk mēs satikāmies regulāri Rīgā, tad sākām tomēr saprast, ka gribētos paskatīties, kā iet kolēģiem tieši viņu pilsētās, un katrā vietā ir kaut kas interesants, un tas sākās tās izbraukuma sēdes. Un šoreiz sanāca tāds labs piedāvājums, bija atbraukt šeit uz Aizkraukli, un mēs ar prieku piekritām. 2 mēnešos reizi vai pietiek par ko runāt, tik bieži satiekoties? Es domāju, ka šī sfēra ir tāda, ka pietiek par ko runāt un sazināties praktiski katru nedēļu. Bet katram ir savi darbi, un tādas lielākas sanākšanas mēs biežāk vienkārši nevaram atļauties. Un jautājumi daudz tiešām. Jā, un varbūt nedaudz ar vienu aci varam ieskatīties tajos aktuālākajos jautājumos, kas šodien tikas apskatīti šeit Aizkrauklē. Tieši šodien mums bija tā, ka mēs sapratām to, ka varbūt kādreiz ir jāsanāk kopā vairāk tieši kaut kādiem konkrētiem darbiniekiem. Ja agrāk tie bija tieši pārvaldnieki, juristi, tad šoreiz bija tā reize, ka nāca kopā finanšu darbinieki un grāmatveži. Un viņi vairāk runāja par savām lietām, tieši par uzskaiti, kā kurš ved, kā kārto grāmatvedības, kā grāmatojums, kā taisa atskaites, tādas lietas. Un cik es te drusku parunāju jau ar dažiem grāmatvežiem, es saprotu, ka turpmāk tas būs regulāri. Un šādas tikšanās būs jātaisa biežāk, un viņiem tās diskusijas ir bijušas ļoti auglīgas, un pienācis pudēs laiks, un negribēja šķirties vēl, ko runāt un runāt. Tā kā tas ir tas pozitīvais, kad, ja mēs jūtam, ka tas dod rezultātu, tad īstenībā ir vērts to rīkot, jo mums kā asociācijai galvenais mērķis ir sakārtot šo nozari. Un, ja nāk priekšlikumi tieši no pašiem darbiniekiem, ko un kā sakārtot, tad jau mēs tālāk varam runāt ar likumdevēju, un nozarē tas nāks tikai labāk un arī visiem iedzīvotājiem beigās. Visnotaļ, un, protams, Aizkrauklē šodien uzņemošā organizācija ir SIA Lauma A, tādēļ jautāsim arī vadītājiem Modrim Bitem, kā jums šķiet vai vērtīga šāda tikšanās ar kolēģiem? Jebkura tikšanās ar kolēģiem šajā nozarē ir vērtīga. Tā kā uzzinām ne tikai varbūt no masasaziņas līdzekļiem kaut kādu jaunāko informāciju, arī no kolēģiem, kā varbūt katrā gadījumā viņi rīkojās, arī no likumdošanas, kāds varbūt ir kaut ko saklausījis jau uz priekšu un painformē pārējos, lai attiecīgi arī mēs varētu zināt, kādas varētu būt izmaiņas un ko no tām sagaidīt, un kā varbūt arī jau savu darbību vērst tieši uz ko. Vai Aizkrauklē pirmo reizi notiek tāda tikšanās? Aizkrauklē notiek pirmo reizi, tā kā arī... Tās organizatora rūpes jau tās bažas jau aiz muguras, es saprotu, ka diena noritējusi ir veiksmīga. Jā, diena, es domāju, ka visi ir apmierināti, arī pozitīvi ir tas, ka arī darbinieki grāmatveži ekonomiski ir tikušies un ir vēlme arī satikties vēlreiz, tā kā es domāju, ka tas ir labs rādītājs. Jā, un tad jautāsim vēl asociācijas vadītājiem, varbūt ir kaut kas tāds, ko esat pamanījis Aizkrauklē atšķirīgu nekā citur, vai varbūt kādi iespaidi, tādi pirmie no dažām stundām pavadītām šeit? Pirmo reizi neesmu Aizkrauklē, bet katrā ziņā Aizkraukle tiešām ir tā pilsēta, kur iebraucot uzreiz jūt, ka tā ir jauna pilsēta. Varbūt tas ir kaut kur liksies, pilsētai nav vēstures tur un, tādi vēsturiski pilsdrups un kaut kas tam līdzīgs, ja? Bet šeit atkal es vienmēr kā iebraucu, tā es jūtu tādu tā kā stimulu kustībai, tādu dzīvīgumu, tādu optimismu, ja? Un katru reizi man tiešām patīkam ieraudzīt kaut ko jaunu. Tas ir tieši šīs sakārtoties skvēri, renovētās mājas. Šodien es tiešām kaut ko agrāk nebiju pamanījis. Varbūt tas tiešām pavisam jauna lieta ir šis iekšpagalms, kur tiešām ļoti labi nobruģēts, sakārtota vide. Un tas ir svarīgākais, jo
Nevienmēr visur ir iespējams iedzīvotājiem sanākt kopā un nolemt, ka tas ir būtiski, ka to tā vajag darīt. Bet tie, kas to ir izdarījuši, es zinu arī no citu pilsētu piemēriem, tad sakārtojās daudzas lietas arī pašiem sadzīvē, ģimenē, jo sakārtotā vidē mums uzreiz savādāk ir dzīvojās. Un tas ir vērtīgi, tas tiešām ļoti patīkami šodien pasteidz. Paldies, prieks jūs redzēt abus tādus smaidīgus, lai jums norisinās programma līdz galam un cerams, ka vēl kāda asociācijas sēde notiks kādreiz Aizkrauklē. Paldies! Paldies! 2015. gada starptautiskā akcija Muzeju nakts aizritējusi ar moto Raininu Nespazijai 150. Vakara gaitā Muzeju naktī izstāžu namā apmeklētājiem atvērta izstāde Rakstu raksti, un Kalnaziedu dzīvojamajā ēkā bija apskatām patstāvīgā ekspozīcija Daugavas krastu likteņstāsti. Pasākuma ietveros notika muzeja atklātās krātuves atklāšana. Atklāta jauna ēka, kurā izvietoti liela izmēra eksponāti no muzeja krātuves. Jaunajā krātuves ēkā bija izvietota skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas darbu konkursa, mazā sirmā kumeliņā, jāpaceļ pasaciņa, darbu skate un notika godalgošana. Tika izrādīta arī animācijas filma Zelta zirgs. Notika nakts orientēšanās sacensības muzejā un Aizkraukles novada domes deputātu vārītās brīnumgardās daugaviešu zupas degustācija. Muzeja nakti noslēdzot, klausījāmies Aizkraukles skolotāju kora koncertu programmu Dziesmas Raspazijas un Raiņa vārdiem un muzikālo programmu spēlēju dancoju. 1. jūnijā 18. pilsētas centrālajā laukumā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā visi laipni aicināti uz 11. Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētku ieskaņu koncertu. 3. jūnijā notiks jau par tradīciju kļuvušais Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas labdarības koncerts, kurā šogad kā īpašie viesi uzstāsies par hip-hopa karali devētais Gačo, pašmāju koris de Kantāre, Baumaņu ģimenes kapela. Koncertā uzstāsies pazīstamais hip-hopa un elektroniskās mūzikas mākslinieks Gačo, kuram šogad iznācis jauns albums un Olekā aizvadītas vairākas uzstāšanās spēka tūres ietvaros. Gačo pievienosies Aizkraukles novada ģimnāzijas koris de Kantāre diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā, kuri nevien uzstāsies ar savu jaunāko repertuāru, bet kā pašmāju veltījumu aizkraukliešiem izpildīs arī kopdziesmu ar Gačo. Šogad pirmo reizi priecēs arī Baumaņu ģimenes kapela, kas ar lieliem panākumiem startēja LNT dziedošo ģimeņu šovā un regulāri koncertē visā Latvijā. Tāpat Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gadā par muzikālu pārsteigumu parūpēsies Pētera Barisona Aizkraukles mūzikas skolas koklētāju ansamblis. Godinot bijušā Aizkraukles mēra devumu pilsētas attīstībā, koncerta dienā risināsies arī zīmējuma konkursa Mana nākotnes Aizkraukle noslēguma izstāde un labāko darbu autoru godināšana. Biļetes uz pasākumu nopērkamas www.biļešparadīze.lv. Vilnis Plūme bija Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs no 2001. līdz 2011. gadam, dienai, kad viņš aizgāja mūžībā. Viņš vienmēr visās savās runās uzsvēra, uzsmaidīsim viens otram. Tātad pieiesim ar labestību cilvēku lietām, cilvēku problēmām. Viņš mīlēja Aizkraukli, viņš mīlēja Aizkraukles cilvēkus, viņš mīlēja savu darbu, un viņš nekad, teiksim, viņš vienmēr vērtēja tā, ko viņš varēs izdarīt. Tieši tādu labu, paliekošu, un kas varētu palikt, kas vajadzīgs cilvēkiem. Pēc tam, kad tētis aizgāja, tur cilvēki, domu biedri, aizkrauklieši, sāka diezgan drīz runāt par to, kā viņi gribētu pateikties, kā iemožināt tēta piemiņu. Bērni un sieva Sarmīte centās radīt ko tādu, kas turpinātu viņa vērtības. Aizkraukles iedzīvotāji, draugi un līdzcilvēki apvienojās, lai iemūžinātu ilgadējā Aizkraukles saimnieka Viļņa Plūmes piemiņu garīgā piemineklī. Stipendija, kuru turpmāk talantīgiem, bet masturīgiem Aizkraukles jauniešiem dod iespēju saņemt labu augstāko izglītību. Viļņa Plūmes piemiņas stipendija man ļāva no vidusskolnieces izaugt jau praktiski par pilnvērtīgu darbinieku. Es varēju studēt sevis izvēlētajā specialitātē. Tas viss paaugstināja manu pašvērtējumu un ļāva saprast gan to, ko es varu darīt, gan to, ko es gribētu darīt šajā dzīvē.
ka viņa darbi, viņa personības piemērs varētu kalpot kā tāds pozitīvs tēls arī mūsu pilsētas jauniešiem. Zinot, ka medicīnās studijas ir ļoti grūtas, jo daudz studenti krīt ārā kalkvijos. Tas ir tas stimuls. Pirmkārt, tas, ka tu vēlies, kā esmu izvēlējies studēt to, ko es vēlos, tas man dzen uz priekšu. Stipendija man palīdz, atbalsta, tas ir kā balsta faktors, lai kāpjot uz aizmuguri. Jūlija ir jaunākā biznesa analītiķe enerģētikas uzņēmumā. Nākotnē sapņo turpināt strādāt enerģētikas jomā. Edgars ir patriotiski noskaņots. Cer, ka valstī situācija uzlabosies un varēs dzīvot Latvijā, palīdzot cilvēkiem kā ārsts. Es studēju medicīnu Rīgas Stadiņa universitātē 1. kursā. Finansiālais atbalsts ir svarīgs ceļš mūsdienās, kad pasaule ir tik materiāla un viss. Morālais atbalsts arī, jo man jārēķinās ar tiem cilvēkiem, kas man uzticējās un deva to stipendiju. Katra cilvēka un valsts attīstības pamats ir laba izglītība. Ikvienam, kurš vēlas palīdzēt Aizkraukles talantīgo jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt augstas raudzes speciālistus, kā arī kopīgi pielikt roku sava novada augšupējā, iespējams ziedot.